Grāmata tā ir ne tikai paudžu zināšanu un gudrības avots. Laba grāmata audzina cilvēkos cilvēcību. Grūti noticēt, ka tas, kurš savas augšanas laikā ir izlasījis tādas grāmatas kā Bērniem par dzīvniekiem Baltais pūdelis, 101 dalmācietis, Mana ģimene un citi zvēri Baltais bims melnā auss, spēs noslīcināt kaķēnu vai izmest salā jaundzimušos kucēnus. Patvērsme Ulubele Baltijas grāmatu svētku laikā savā stendā ir sakopojusi Latvijā pazīstamu cilvēku rekomendētās grāmatas par dzīvniekiem. Mēs pērkam un mums patīk to autoru darbi, kur šīs emocijas ir patiesas un cilvēcīgas. Un līdz ar to mēs izdomājām, kā ar savu Ulubeles grāmatu plauktu. Mēs ļoti labi šeit iedaramies. Iedaramies ar savu Ulubeles cilvēcības stundu. Un mēs izdomājām, ka šīs izstādes ietvaros mēs arī uzsāksim jauku akciju, vairot cilvēcību. Un mēs sociālajos tīklos un arī šeit uz vietas aicinām cilvēkus ieteikt grāmatas par cilvēcību, grāmatas par dzīvniekiem, grāmatas, kas palīdz izzināt dabu. Lotte, tāpat kā daudzi Patvērsmes Ulubele iemītnieki, cilvēku nežēlības dēļ bija palikusi bez mājām. Taču viņa savā dzīvē ir izvilkusi laimīgo biļeti. Nu jau 3 gadus Zandas un Jāņa mājas ir arī viņas mājas. Lotte ir ļoti sabiedriska un draudzīga. Tagad viņa ir 4-kājains pedagogs Patvērsmes vadītajās cilvēcības audzināšanas stundās. Grāmatu izstādē jebkurš apmeklētājs, kuram ir atbildības sajūta pret tiem, ko pieredinājis, varēja kļūt par saimnieku vienam no 3 Patvērsmes kaķēniem. Un kas gan var līdzināties miera sajūtai, kad sēdi krēslā ar labu grāmatu rokās un tavā klēpī ērti iekārtojies pūkains murrātājs? Nav noslēpums, ka šajā laikmetā, kad tomēr dominē internets, kad dominē virtuālā vide ir nežēlīga. Un līdz ar to arī šī nežēlība, kas nāk no virtuālās vides, bezatbildība, jo virtuālajā vidē tu praktiski ne par ko neesi atbildīgs, ir kaut kā pārmiesojusies arī uz šo mūsu reālo dzīvi. Un tas ir katru dienu redzams Patvērsmē. Mēs to jūtam visvairāk. Un tāpēc mēs aicinām jebkuru vecumu cilvēku ieklausīties. Un, ja jūs paskatītos šajā plauktā, tur ir grāmatas, var skatīties bērniņš, kam ir 2 gadi, un grāmatu var skatīties, un savu mīļāko grāmatu var arī atrast cilvēks, kuriem jau ir pāri 90. Ir ļoti daudz romānu, stāstu un dzejoļu par dzīvniekiem. Pret burvīgajiem personāžiem grāmatās par dzīvniekiem nav vienaldzīgi pat pieaugušie. Ko gan teikt par bērniem? Nekurniet, ja bērni nelasa. Teicama metode aizrautīgai lasīšanai – piedāvāt grāmatu par tiem, kuriem viņš jutīs līdzi un noteikti iemīlēs. Lasiet grāmatas par dzīvniekiem. Tās jūs iemācīs ne tikai apieties ar dzīvniekiem, bet arī būt cilvēcīgiem.